Bičevskis piezajam. Mickevičs aizmugurē. Grūti viņam bija sūtīt šo ripu. Jā, un turklāt Mickevičam būs noraidījums. Viens Vārtsargs tikai tagad saprot, var slidot nomainīties. Un vēl arī ir mūsu zonā turklāt. Ļoti labi izkārtojušies vies hokejs. Un jā! Jā, tas ir Gogoļovs Aleksandrs. Īstajā brīdī, īstajā vietā. Trenera dēls, labākais snaiperis. Jā, izmantoja to, ka Vārtsargs ar nomainījās. Gogoļovs izslidoja kā 6. laukuma spēlētājs un īstajā vietā pieslēdzās uzbrukumā. Nu, mūsu atliks paskatīties atkārtojumā. Mēs redzam, ļoti labi piespēle ar ieraudzīju viņu. Tur Gogoļovs ātri jau slido centrā, viņam piespēle. Skaidrs, ka tukšos vārtos viņš trāpa. Nu, nepatīkam. Nu, vienīgais tas, ka noraidība vairs nebūs. Izmantoja to. Mickevičs vairs nebūs uz sodīto spēlētāju soliņu. Ļoti labi, jā, pieslēdzās. Viņš bija tas, kas nomainīja Vārtsargu. 0-1. Mums tā arī viņa panākuma slēga. Vilkots aiz vārtiem. Upīts. Vārti vēlreiz! Jābūt ir. Protams, ka ir. Upīts. Viens metiens acis, bet no otru vairs neko nevarēja izdarīt. Kopīgiem spēkiem izcīnīšu vārtu tomēr tur šeit Vilkots. No vārtu priekš uzsit pa vārtiem ļoti labi. Izspēlē šo momentu līdz galam. Tu izdari, skatīsimies atkārtojumā. Šo momentu šie Upītim bija šeit. Jā, 16. vārtu sezonā. Jā, viens metiens, un pēc tam ir jau vispirms Vilkots met, pēc tam Upīts arī iemet. Šī situācijā noteikti bija bezspēcīgs otrajā metienā un pirmo varbūt iespējams vārdu. Viens grūdien mugurā, bet tas šodien nenoraidīs tā, ka viņam ir jau mazākumā. Labi, vārtu stabs. Tam bija atkārtojumā, kā tas bija iepriekšējā epizodē. Ļoti labi asu piespēli Vārtsargam pa plecu man šķiet, un tad pārlikt. Un te Boreiz palika viens aizsardzībā, Gudļevskis izglāba. Zāriņš cīnās ļoti aktīvi. Līdzsbergam izdosies iegūt ripu. Nokļūdās vārtu priekšā metiens un ripu vārtos. Un 3 mūsējie un zaudējam muļķīgi vārds, jo vienkārši bija kļūda. Ātri apstādā ripu un iemet. Faktiski tur pusotru metru līdz vārtiem. Tulis Jakovs pirmās maiņas. Čuncējs. Vienīgais no vieskomandas reistiem, kurš NHL zvaigžņu sastāvā brauc uz Ziemeļameriku. Lūk, tur viss 4 pat mūsu apkārt, bet ko tas dod, ja viena sekundes 10 daļa ar ripu ir pretinieks un precīzi. Viņš otrs rezultīvākais savā komandā pēc sistēmas vārtu būs piespēle 25 punkti līdz šai spēlē. Gogoļevam 27, tagad 28 Gogoļs. 3. minūtes aizvies hokejs. Es gan nospēdošu ārsvērts. Ir iegūt ripu Vilkots Patrim. Un priekšā tur 0-5 un tukšot minūtes vārtī. Vilkots. Ļoti acīgi un eleganti iznāca Vilkots. Piespēle tur sev aiz muguras atdeva. Un Vilkots 2-2. 6. minūte. 17. vārds šajā sezonā. 29. punkts. Randa Vilkotam. Skatāmies atkārtojumā. Nu, bet tur partneri visu izdarīja. Arī atņēma. Vies hokejistam ripu Vilkots. Un atmuguris tāda piespēle iznāca Indrašim. Indrašs atdeva šo eleganto piespēli. Gaidam arī partnerus. Strapetas, Dobreņķīs. Tad varētu iegūt kaut vairākumu beigās. Skaidri, ko es domāju. Atņem ripu un tagad bīstam 2-1. Boreiz aizsardzībā un Dīlburcēji. Un Kaspova pret pārliktni, pret krustu būtībā un iekšā. Nu, ko pasaka? Vēl precīzāk nevarētu vēlēties, ja hokejs izdarīt šo metienu. 3-2. Nedaudz mazāk 9 minūtes līdz 3. beigām. Nu, vai mūsu trešo reizi ir atspēlēsies? Nu, precīzāk bija grūti uzmest, bet iekritām uzbrukumā zaudējām. Tur uzbrukumā riplūku, te zaudējām. 2-1. Un metiens bija izcili precīzs. Nu, pret stabu un iekšā. Bija grūti, ko izdarīt. Ar Vārtsargam augšā. Tur piespēli varēja sakot. 2-3 trešo reizi. 3 minūtes alaši vajadzīgs, pat mazāk, lai izdīst, redzēsim. Čevskis. Vēl tien atlejūt. Nu, ķeksē viens otru un savējos, bet man jāsaka, pēc šī
viss ir laikam gan galā. 2-1, tukši vārti un 4-2. Jā. 4-2. Spartak labāk gluži kā Maskavā, un jāsaka, ka Spartak ir vienīgā komanda, kurai tad Rīga ir zaudējusi 2 reizes šajā čempionātā Rīgās spēlēs. Interesanti bija pēdējās minūtes. Mūs jau varēja iemest, neiemet. Te skaidrs, ka te bija jātrāp. Un ja arī netrāpīja, 14 sekundes palika. Nekas briesmīgs, bet rezultāts ir 4-2 Spartak labāk. Tad Rīgai iznāk šai grupā. Ne Medveģevam, kur ar lieliski arī piemet 3. Jā, tiešām teicams metiens Medveģevam. Mūsu komandā Raimonds Vilkots varbūt. Ne, Salī. Artūrs Salī mums. Es domāju, ka puiši saņemsies. Viena būs tāda brīvāka diena un sestdien pret Šerifu vajadzētu pabeigt to zaudējumu sēriju. Mājās gan tikai pirmais zaudējums tagad un pret Krasnē Armiju, protams, grūti cīņu. Tad būs lielāks pārtraukums MKL jau.